jums novēlēt jauku vakaru šajā kompānijas Vision online istabā, kas domāta latviski runājošiem cilvēkiem un tiem, kas saprot latviešu valodā. Jo krievu valodā mūsu kompānija organizē ļoti daudz online konferenču, un jūs varat ļoti, ļoti daudz informācijas saņemt krievu valodā. Šovakar ar jums strādāsim atkal mēs divas, es Lilita Tetere un Gundega Brice. Mēs abas esam šajā kompānijā jau ilgu laiku, un tādēļ mums ir liels prieks padalīties ar to informāciju, kuru esam izmantojušas pašas un iesakam izmantot arī citiem cilvēkiem. Mums vispār patīk darīt labu citiem cilvēkiem, un ierosinu jūs arī padalīties ar to informāciju, ko šovakar dzirdēsiet ar citiem cilvēkiem, jo katru otrdienu mēs organizējam šādus te informatīvus pasākumus. Gan par kompānijas produkciju, gan arī par tām iespējām, ko kompānija vēl sniedz katram cilvēkam. Ja jūs mani labi dzirdat, ielieciet lūdzu cienījamie kolēģi piecnieku, lai es redzu, ka tiešām ir labi. Paldies! Paldies liels! Un tātad šodien mums ir veselības diena. Jūs ziniet, lūk, jau ir septembris sācies, bērni ir sākuši iet skolā, bet gan bērni, gan pieaugušie ir sākuši slimot. Un ielieciet lūdzu viennieku tie, kuri zina kādus cilvēkus, kuri šobrīd ir jau slimi. Tikai ir. Bet es gan dzirdu visapkārt, ka ir tas klepo, tam 39 grādu temperatūra, tam tur šis te. Un vasara nemaz vēl nav beigusies, un jau sākās slimošana. Un tātad šodien runāsim par to, ko darīt, kā būt, lai neslimotu. Un mūsu kompānijas filozofija ir vienkārši brīnišķīga. Tā skan izvēlies lielisku veselību. Nu, vai nav jauki? Kas var būt svarīgāks dzīvē par lielisku veselību? Tad, kad cilvēks ir vesels, viņam gribās visu. Viņam patīk ceļot, viņam gribās iet viesos, apciemot savus draugus, radus. Un šeit mēs varam apskatīt par tām vērtībām, kādas varētu būt jums, kādas ir man, kādas ir citiem cilvēkiem. Ir taču jauki būt kopā ar bērniem, ar mazbērniem, ceļot, pelnīt pietiekoši daudz naudas, lai to visu varētu atļauties. Nu, katram ir savas vērtības, bet ja nav veselības, tad kādi tur ceļojumi, kāds tur darbs, kāda ciemošanās, un tātad ir tikai viena doma, kā kļūt veseli. Kā tad ir ar veselību? Redziet, lieta ir tāda, ka es esmu visu mūžu bijusi skolotāja, un diemžēl skolā no 1. klases, un tāpat arī mājās, mūs īpaši neviens neapmācīja, kā rūpēties par savu veselību. Vienmēr likās tā, ka par veselību atbild ārsts. Bet mēs šodien visi saprotam, ka par veselību atbildam mēs paši. Un mums ir jāiemāca savi mīļie tuvinieki un pašiem jāiemācās rūpēties par savu veselību. Un šeit jūs redzat mūsu bijušo veselības ministru Ivaru Eglīti, kurš uzsvēra to, ka profilakse ir svarīgāka par ārstēšanos, tā ir lētāka. Un cilvēks var saglabāt ļoti ilgstoši lielisku veselību, ja viņš par to rūpējās laicīgi. Bet ir jāzina, kā rūpēties, un tieši par to šodien būs saruna. Kā dzīvo mūsdienu cilvēks? Nu, skaidrs visiem. Jūs jau redzat šeit uzrakstīts. Maskuldīgs dzīvesveids, ar mašīnu uz darbu, darbā sēž, no darba ar mašīnu vai autobusu, mājās atkal divāns, televizors un kustības ir ļoti maz. Ar bērniem ir tieši tas pats. Ja jūs ieiet šodienas skolā, tad jūs redzētu, ka bērni sēž stundās, bērni sēž starpbrīžos ar saviem datoriem, ar telefoniem un absolūti nekustās. Ļoti minimāli. Fizkultūras stundu ir maz, un rezultāts ir tas, ka ļoti daudz bērnu kļūst apaļīgi,
Tas ir šīta dzīvesveida rezultāts. Nepareizs uzturs, ko ēd. Ļoti patīk iet uz McDonaldu, uz citām ēdināšanas vietām, vai arī ēst kaut kādas ātras uzkodas. Stress. Stress mums visapkārt. Ko es tur runāšu par stresu? Jūs visi lieliski zinat, ka visa dzīve mums apkārt ir stress. Ieslēdziet televizoru, ieslēdziet radio, apskatieties apkārt un stresa jums pietiks. Kaitīgie ieradumi. Gribās teikt, ka šodien jau ir moderni nesmēķēt. Šodien ir moderni nepiedzerties. Varbūt, ka tiešām jaunieši pārņems šīs te modernās lietas un mūsu nākamā paudze un arī tagadējie jaunie un arī gados esošie cilvēki atmetīs savus kaitīgos ieradumus. Un, protams, smagā ekoloģiskā situācija. It kā jau nav viņa mums, ja pastamies pa logu, liekas nekas, bet ja padomājam, cik daudz mašīnu brauc pa ielām, nekad uz zemes nav bijis tik daudz automobīļu kā šodien. Nekad uz zemes nebija atombumbu izmēģināšana. Jūs taču zināt, ka patās Ziemeļkoreja arī izmēģināja. Vai viņi padomāja, kas būs ar zemeslodi šajā gadījumā? Laikam taču nē. Galvenais, ka pašiem ir varenības sajūta. Dārzeņus audzē kārtīgi noindējot laukus, lai nebūtu ne zāļu. Visi mēs braukājām šovasar pa Latviju, pa citām zemēm un priecājāmies par skaistajām rudzdruvām un citiem laukiem, un tur nemaz ne zāļu nav, un nemaz neredz, ka arī tur kāds briesmīgi ravētu. Tā kā es pirms vizijona strādāju skolā, un agrāk lauku skolā gāja pavasara darbos, vasaras darbos un rudenī, un visi strādāja, kaut ko darīja, lai nebūtu to ne zāļu. Šodien ļoti vienkārši ir izgudrot ķīmiju un viss ir kārtībā. Un paskaties vēl šajos attēlos. Ģimenēs milzīgs daudzums ar dažādām zālēm. Ģimene sēž katrs ar savu datoru, un visiem liekas, ka ir labi, bet cilvēki atsvešinās un nav tās tuvības un mīlestības sajūtas, kas, diemžēl, ir ļoti slikti. Veselība komplekss pasākums. Un tik tiešām, sakiet lūdzu, cik litrus ūdens jūs izdzerat dienā? Vai ir 2 vai 2,5? Neskaitot kafijas, sulas, zupas vai kādus citus ēdienus. Cik ilgi jūs guļat? Vai pietiekoši? Vai šodien aiziet gulēt, jeb rītā? Daudzi grēko šajā jomā. Uzturs. Tas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka mūsu veselību un pašsajūtu. 70% no visas mūsu veselības atkarīgs no mūsu uztura. Kāds tad ir mūsu tas uzturs? Īstenībā jau bieži vien cilvēks aizmirst, ka viņš ir dabas daļa. Un īstenībā cilvēks ir tas, ko viņš ēd. Mēs visi sastāvam no šūnām. Un katra šī mazā mūsu šūniņa ir bioķīmiskā laboratorija, kura ir tik unikāla, ka visu laiku strādā, visu laiku tur notiek nepārtraukti bioķīmiskās reakcijas. Lai šīs reakcijas notiktu, ir vajadzīgs visu laiku pievadīt klāt barības vielas, izejvielas, no kurām būvēt jaunas šūnas, jo šūnas dalās. Un lūk, ja ir šūnas veselas, tad saņemot visu vajadzīgo, gan ūdeni, gan gaisu, gan uzturvielas. Šūna daloties rada veselu šūnu. Bet ja nepietiek vajadzīgo izēvielu, bioķīmiskais reakcijas ķēde pārtrūkst, kaut kas nenotiek, un šūna sāk deformēties, sāk bojāties. Ja šūnas bojājās audi, bojājās orgāni, un cilvēks nav vesels. Man patīk šis attēls, kurš rāda, cik daudz visa kā cilvēkam dienā vajag. Vai mēs vienmēr to izdarām? Un paskaties, cik mums ir šo šūnu, un šīs šūnas katru dienu ir jāpabaro. Un vai mums ir kaut kur krājums, kur to visu labo uzglabāt? Lūk, skatāmies šajā attēlā. Atkal ir brīnišķīgi cipari. Katru dienu
lai iegūtu augstu imunitāti, būtu jāpēd 30 līdz 35 kg dārzeņu un augļu. C vitamīns, kas ir bezgalīgi vajadzīgs un svarīgs un visi to apzinās. 15 apelsīni, vai 12 citroni, vai 42 tomāti. Par E vitamīnu nemaz nerunāsim. 2 litri olīveļas. Man liekas, ka teikaroti vai ēdamkaroti izdzert jau būtu problēma. Beta karotīns, 5 burkāni. Tā kā liekas, ka būtu labi, tomēr es tā kā varētu. Bet katru dienu selēns, 16 olas, 160 banāni. Vienkārši briesmīgi. Un šodien zinātnieki mums dod risinājumu, vai mums nav jāēd spaiņiem, groziem, tas viss, kas mums ir obligāti nepieciešams mūsu šūnām. Un par to rūpējās ļoti daudzas kompānijas, un mūsējā ir, man liekas, ka vislabākā, jo viņi ir padomājusi par to, cik brīnišķīgi vienkārši var lietot uztura bagātinātājus. Un šeit jūs redzat, pa Japānā, valstī, kurā ir ilgdzīvotāji. 70. gados gan Japānā, gan ASV, gan bijušajā Padomju Savienībā cilvēku mūža garums bija vienāds vidēji. Pa šiem gadiem viss ir izmainījies. Japānā visilgāk dzīvo cilvēki. Un kāpēc? Tāpēc, ka valsts līmenī bija ieteikts cilvēkiem lietot labus uztura bagātinātājus. Uztura bagātinātāji ir vitamīnu minerālu komplekss. Pie tām labus, tas nozīmē, ka tādus, kas iegūti no augiem. Redzat, ASV 75%, Francija 70%, Krievija, Latvija 3, 5, varbūt drusciņi vairāk, jo šobrīd arī tā reklāma un ieteikumi ir jau vairāk jūtami un cilvēki arī pie tā varbūt pievēršās. Bet vai par kvalitāti domā? Nezinu, man liekas, ka vēl ne. Kādā no lielajiem kompānijas pasākumiem mēs tikāmies ar gerontologu Aubrey de Grey. Un viņš, jūs zināt, gerontoloģija, tā ir zinātne par to, kā ilgāk dzīvot, un viņa ierašanās pie mums bija saistīta ar to, ka viņš ļoti augstu novērtē kompānijas Vision produkciju, ka šie produkti dod iespēju mūsu šūnām būt ilgāk veselām un tā rezultātā arī mūsu mūžs pagarinātos, ja to visu lietojam. Ko tad piedāvā kompānija Vision? Kā jūs redzat, mūsu kompānijas piedāvājums ir diezgan plašs. Tie ir uztura bagātinātāji, bioloģiski aktīvas vielas, kas iegūtas no augiem. Tātad 100% dabas produkti. Tās ir skaistas roksprādes, kurām ir īpaši iedarbība, par ko jūs šodien tēsiet. Tās ir ļoti garšīgas un veselīgas tējas. Tie ir veselībai ļoti noderīgi šeiki. Ir kosmētika. Nāk ar vienu jaunu produktu. Kompānija iet līdz ar laiku. Bet galvenais ir vienmēr cilvēkus interesē drošība. Un tādēļ ir svarīgi, kas ražo šos produktus. Un lūk, šeit jūs redzat Eiropā vadošo fitopreparātu ražotni Arkofarma, ar kuru mūsu kompānijai bija noslēgts līgums uz 49 gadiem par to, ka labāko jaunākos atklājumus par dabas produktu izmantošanu tā sniegs tieši kompānijai Vision. Šodien mums ir sadarbība ar, kā jūs redzat, ar vairākiem sadarbības partneriem. Arkofarma, Nutrifarma. Tas ir Arkofarmas meitas uzņēmums, kas izveidots kopā ar kompāniju Vision un atrodas Īrijā. Švenčoņu tējas rūpnīca, viena no vecākajām pasaulē. Paskatieties, 1883. gads. Laboratorija DEM4. Par to būs atsevišķi runa, bet man vienkārši gribās uzsvērt vienu lietu, ka visās šajās ražotnēs ir visaugstākie ražošanas certifikāti. Un mēs esam bijuši ekskursijā 2 reizes uz Švenčoņu tēju rūpnīcu. Un esam iepazinušies ar ražotni, kurā tiek izpildītas GMP standarti, tātad visaugstākie standarti, kādi
var būt, kaut kas man aizskrēt, kāds var būt prasības pret produktiem, kas domāti veselībai. Un lūk, šeit jūs redzat Vision produktu priekšrocības. Pirmkārt, ir 100% dabas produkti. Ražotājs Arkofarm, par kuru es teicu, ka tas ir vadošais fitopreparātu ražotājs Rietuma Eiropā. Visaugstākās tehnoloģijas. Tātad pie -96 grādiem pie šīs temperatūras tiek apstrādāti augu materiāli. Sadarbība ar Vispasaules veselības organizāciju. Ir veikti klīniskie pētījumi un ir izstrādātas metodiskās rekomendācijas. Certifikāti, kas nodrošina to, ka tā ir visaugstākā kvalitāte, un to pierāda tas, ka šie produkti tiek izmantoti kosmonautu uzturā kosmosā. Domāju, ka tas ir visaugstākais kritērijs, kāds vispār var būt, jo paši saprotat, ka, ja tur kosmosā ar cilvēku veselību kaut kas notiek, ne tā kā vajag, tad ātro palīdzību tur pusstundā vai stundā neaizsūtīs. Tātad, ja kosmonauti izmanto mūsu produktu, tad es domāju, uz Zemes jau gan ir droši lieta. Un, protams, cilvēku veselības rezultāti, kurus varat jebkurš no jums ieiet saitā www.voz.org un atrast, ja jums ir kāda problēma, tad jūs noteikti atradīsiet rezultātus un varēsiet uzzināt, ko labāk lietot. Kaut gan mūsu pašu konsultanti jums jebkurā gadījumā pastāstīs un ieteiks, kādus produktus varētu lietot, kādas problēmas risināšanai. Nedaudz par produktu stratēģiju. Kompānija iet kopā ar laiku un tiek paplašināts to produktu klasi, kurus kompānija piedāvās. Tātad mūsu parasti klasiskā programma 10% no visa apjoma būs īpašās Direct Hit un Junior Hit 20%, jaunums būs personīgās higienas 20%, ierīces mums jau ir, medīsim vēl kaut ko varbūt jaunu, 20% kosmētika, tas mums ļoti priecē, jo šomēnes mums parādīsies jaunā mūsu kosmētika, un mēs tik ļoti gaidījām, un mēs ceram uz ļoti labiem rezultātiem. Gudrā pārtika, tas ir kaut kas jauns, un par to jums šodien pastāstīs mana kolēģe, un ātras iedarbības produkti. Produkti, kuri arī ir ļoti vajadzīgi cilvēkam nav laika. Mēs visi steidzamies ātri dzīvot, mums visu laiku nav laika kaut kur apsēsties un kārtīgi mierīgi padomāt un apēst un tā. Mēs visur skrienam, tad ir ātras iedarbības produkti, kuri ir nelielos iepakojumos, un viņi var mums palīdzēt būt enerģiskiem, možiem un ar brīviem dienas garumā. Mūsu produkti strādā šūnu līmenī un strādā ļoti brīnišķīgi. Attīra mūsu šūnas, pabaro, aizsargā un palēnina novecošanās procesu. Un mēs ticam, ka tas viss jums arī iepatiksies, jo es jau 20. gadu lietošu šos produktus. Un tūlīt ar jums runās mani kolēģi Gundaga Brice, kura arī ilgstoši lieto šos produktus, ir guvusi brīnišķīgus rezultātus, ir fantastisks konsultants un ļoti labs kolēģis atsaucīgs. Tā kā nododu tālāk stafeti Gundagai. Un tie mīļie kolēģi, kas esat šeit un kuriem ir labi rezultāti, es lūdzu jūs padomājiet par savu kādu labu rezultātu, ar ko padalīties, lai tie cilvēki, kas varbūt ir pirmo reizi pie mums viesos šajā istabā, dzirdētu šos rezultātus un varētu būt pielietot savā dzīvē. Gundaga, lūdzu. Labvakar! Laikam mani dzird. Ja dzird, tad ieliekat plusiņus čatā. Tad ir vienkārši tāda pārliecība, ka tomēr mani dzird un redzēt nevar, bet galvenais, lai jūs dzirdat mani. Paldies! Jā, esmu Gundaga Brice un esmu šajā kompānijā jau 17 gadus. Un visus 17 gadus šo produkciju lietoju un runāju par šo produkciju
cilvēkiem, piedāvāju viņiem šo produkciju, jo šī produkcija tiešām viņa ir tik unikāla un tik fantastiska, ka tur nav, godīgi sakot, nav jālien iekšā dziļi kapsulās, bet tās kapsulas izdara savu labo darbiņu un cilvēki sāk justies labāk, enerģiskāk, aktīvāk. Nu, katrā ziņā tieši tas, ko teica Lilita tikko, kad šīs kapsuliņas, viņas attīra mūsu organisma šūnas, pabaro mūsu šūnas un aizsargā. Un tas ir arī tā kā palēnina novecošanās process, un mēs vienu uz otru skatoties redzam, ka mēs nevecojam tik ātri, un es domāju, ka sievietēm un arī vīriešiem tas ir patīkami. Jā, bet es jums stāstīšu par produkciju. Produkcija šobrīd ir jau gandrīz 100 dažādi nosaukumi. Šomēnes arī ienāca jauns produkcijas veids, un tā ir kosmētika, un mēs lielākā daļa šeit kompānijā esam sievietes. Un, protams, ka mēs gaidījām ļoti šo kosmētiku. Vēl zinot, kas ir izstrādātāji un kas ir sastāvā, nu tad mēs gaidām vēl jo vairāk šo kosmētiku. Bet sāksim ar kapsuliņām, sāksim ar uzturu bagātinātājiem, kuri mums ir ļoti lielā klāstā, un es tā ātri par katru drusku mēģināšu pateikt, varbūt ne par katru, bet drusku mēģināšu pārskriet visam pāri, lai jums tāds ieskicējums veidojās par to, kas tas ir un kāpēc tas ir vajadzīgs. Un, protams, es pilnīgi piekrītu tam attēlam, kur bija tie 30-35 kilogrami, jā. Es zinu, ka tas tā realitātē būtu jādara, bet to neviens reāli nevar izdarīt. Un tāpēc šīs kapsuliņas 2, 3 vai 4, vai cik mēs katrs izvēlamies, viņas aizstāja šo lielo kvantumu ar augļiem, dārziņiem un iemetot mutē, uzzerot glāzi ūdens virsū. Tas produkts strādā un nostrādā un izdara visas labās lietas, kas viņam ir jāizdara mūsu organismā. Un konkrēti, tātad klasiskā līnija, klasika ir klasika vienmēr un visur. Un klasiskā līnija ir izstrādāta visam mūsu organismam, visām mūsu organismu sistēmām. Antioks ir domāts mūsu sirds asinsvadu sistēmai. Sakārtot, uzlabot, attīrīt mūsu asinsvadus. Tas ir tāds neliels šrubīts, kas iztīra mūsu asinsvadus, sakārto, un mums ir mazāk jābaidās par insultiem, infarktiem, kas reizē cilvēkiem notiek. Ja cilvēki ir gudri un laicīgi par sevi rūpējās profilaktiski, tad viņiem šīs te problēmiņas ir mazāk. Jā, nevar teikt, ka galīgi, tagad mēs varam visu izskaust, jā, bet ir mazāk, jo, ienākam jau mēs vairs ne bērna vecumā, jā, un sākam lietot tad jau, kad ir ļoti lielas vajadzības, arī es tā skaitā. Tātad antioks mūsu sirds asinsvadu sistēmai. Detoks ir attīrošā programma, kas attīra mūsu organismu šūnu līmenī no tām liekajām šlakvielām, kuras gadu gaitā ir sakrājušās, un viņas krājās. Arī šobrīd krājās, un līdz ar to katru dienu mūsu organisms ir jātīra un jāpabaro. Un detoks ir tas, kas attīrīs mūsu organismu, cels mūsu imūnsistēmu, sakārtos, un daudzas gripas, vīrusi un šņupi aizies mums garām. Vienkārši mēs ar viņiem nesaskarsimies. Un man liekas, ka tas ir tas patīkamākais, jā, kad citi slimo, mēs neslimojam. Jā, varam tikai teikt citiem, lai nāk mūsu bariņā, vai ne, meitenes? Droši vien, ka man daudz meitenes piekritīs manas teiktajiem. Un tālāk ir paks. Paks ir miers mūsu mājā. Sastāvā ir visi B-grupas vitamīni tādā labā komplektācijā, kad viens otram piepalīdz, un mēs kļūstam, gan mēs reiz pa reizē tās ašās sievietes un arī neašās visādas, ja mēs kļūstam mierīgāks, rāmāks, un līdz ar to mājā ienāk miers. Un ja vēl mēs varam savus vīriešus pabarot, tad arī viņi kļūst mierīgāki un rāmāki. Bērniem miegi uzlabojās, ļoti daudz lietas uzlabojās un sakārtas. Ja? Šobrīd, ja mēs pēc tam droši vien veidosim prezentācijas, kur mēs konkrētāk par katru, kompleksu runāsim, tad mēs varam vairāk runāt, bet šobrīd mēs nevaram tik ļoti, tad mēs netiksim līdz gultām šovakar. Tālāk ejam Nutrimaks. Nutrimaks ir
komplekss vitamīnu, minerālu vielu komplekss mūsu organismam, ja? Nu, krieviski tulkojumā vnutri pa maksimumu varētu būt, ja? Kas vēl atcerās krievu valodu, tie sapratīs, ko es tagad pateicu, ja? Tātad komplekss vitamīnu, minerālu vielu komplekss, redziet, kā šodien aizrunājos, bet nekas. Mūsu organismam kārto mūsu kaulu sistēmu, palīdz mūsu venozai atecei, palīdz mūsu iekaisumiem, pie sieviešu vīriešu problēmām palīdz ļoti labi, pie dažādiem cistītiem un uroģenitālām problēmām palīdz, tā kā arī pie problēmām palīdz un uzlabo, ja? Chromvitāls ir, bišķi atkāpšos atpakaļ, Paks ar Nutrimaksu, man patīk šis sakopojums, un es parasti piedāvāju kādas 2 programmas komplektācijā, jo tad strādā plašāk un ar tādu lielāku rezonansi, ja. Paks ar Nutrimaksu kopā tas ir pilnvērtīgs vitamīnu minerālu vielu komplekss, pabarojam savu organismu, un viņš teiks mums paldies. Tālāk Chromvitāls. Chromvitāls ir enerģētiskā programma, kas ceļ mūsu asinsspiedienus, pie zemiem asinsspiedieniem ļoti vērtīgs produkts un vajadzīgs. Palīdz mums vairāk izdarīt dienas garumā, jo mums šobrīd ir tāds ļoti steidzīgs laikmets un cilvēkiem ļoti daudz ir jāpaspēj, ja? Pie viena pabaro mūsu organismu ar chromu un dod mums enerģiju un palīdz mūsu vielmaiņai. Ļoti daudz cilvēku ar Chromvitālu un Sveltformu ir nometuši arī kādus kilogramus nost, ja? Pat nemanot, pat tā kā neiespringstot uz to, jo Sveltforms arī ir programma, kas strādā uz vielmaiņu, uz endokrīno sistēmu, un abas kopā tātad palīdz diabētiem, tādai diagnozei. Jūs ziniet, ka tāda diagnoze daudziem cilvēkiem pastāv, un viņi bieži vien dara daudz ko, bet netiek galā ar savu organismu. Tad Sveltforms un Chromvitāls ir ļoti liels palīgs. Chromvitāls ir ļoti liels palīgs pie zemiem asinsspiedieniem, pie mūžīgiem noguruma sindromiem, jā. Un Sveltforms un Chromvitāls abi divi palīdz arī kādu kilogramu nomest vieglākā formātā, jā. Lifepak Seniors ir vitamīnu minerālu vielu komplekss plus bifidum baktērija. Ieteicams lietot vakarā uz nakti, lai tā labā bifidum baktērija pa nakti izdara visas tās labās lietas mūsu organismā, un tās labās bifidum baktērijas kuņģī sakārtojās, jo mēs ļoti bieži pat neapzināti ēdam antibiotikas, jā, nezinot, ka kaut kur kā ir pievienots, un līdz to mūsu bifidum baktērijas, tās, kurām būtu jābūt kuņģī, viņas nestrādā un nedarbojas un nedarās, un tad mēs jūtamies tādā diskomfortā, mums reizēm pušās vēderu, reizēm vēl kaut kāds cits diskomforta sajūtas ir, tad Seniors ir ļoti liels palīgs šajos jautājumos. Man ļoti patīk apvienojumā ar Antioxu. Antioxu no rīta sirds asinsvadiem un Senioru vakarā visam mūsu organismam pilnvērtīgs vitamīnu minerālu vielu komplekss, plus šīs te labās bifidum baktērijas. Un atkal organisms jums teiks paldies par to, ka jūs šīs 2 programmas būsiet izvēlējušies priekš savu organismu. Mega ir nepiesātinātās taukskābes. Mums megā ir apvienots gan omega-3, gan omega-9 un, ja nemaldos, arī 6 vārdsot labā apvienojumā. Varbūt, ka kādreiz nezinu īsti sastāvu, neesmu vairs tik smalki iedziļinājusies, ja, bet katrā ziņā šis mega komplekss ir ļoti labā formātā saveidots nepiesātinātās taukskābes, un programma mums arī ir ļoti, ļoti vajadzīga, jo viņa palīdz aizsargāt organismu, uzlabot organisma visas tās darbības spējas un palīdz izsargāties un aizsargāties no onkoloģijas problēmām. Tas arī ir ļoti svarīgs moments, jo šī programma, nevis programma, bet šī diagnoze ļoti bieži pēdējā laikā ienāk ģimenēs, un tad ir ļoti stresi lieli, un
problēmas liels un cilvēki jūtās tādi izsist no sliedēm, tā kā jādomā laicīgi par to visu. Jā. Protams, tad, kad atnāk diagnoze, tad ir mediķi vajadzīgi ļoti, bet arī šīs programmas ļoti palīdz arī tanos jautājumos piepalīdzēt organismam tikt galā ar visām lietām. Un tālāk mums, protams, zinātnieki strādā pie komplektācijas, pie kompleksiem, pie speciālās programmas mums sievietēm, kur palīdz mums gan kritiskajās dienās, gan mūsu menopauzes laikos, gan būt psihoemocionālā labā stāvoklī, gan būt skaistām, kur ir speciāla programma matiem, nagiem, lai mēs būtu skaistas. Vislabāk, protams, šo kompleksu lietot visu kopā, tā zinātnieki viņu ir izstrādājuši, bet mēs jau paliekam ar vien gudrāk, un tad mēs izdomājam, ka mums vajag tikai kritiskām dienām, un tad mums vajag programmu tikai uz menopauzē vai matiem, nagiem, jā. Arī tā drīkst darīt, nav problēma izkomplektēt šo kompleksu, jā, var katrs lietot, kā viņš vēlās, bet katrā ziņā šī ir speciāls komplekss mums, lai mēs būtu vienmēr jaunas, skaistas, enerģisks un aktīvs. Un mums blakus vienmēr ir vīrieši, un arī šos vīriešus mums vajag aktīvus, enerģiskus, spēcīgus, varošus un darošus, un ir speciāla programma vīriešiem, kur ir viņu potencei, viņu urogenitālai sistēmai, viņu prostatīta problēmām, jā. Tātad viss šajā kompleksā ir atkal tieši tā, vislabākais lietot visu kompleksi, bet, daram kā varam, un arī, ja izvēlamies kādu no šīm programmām, tad arī jau, un mēs sievietes arī bieži vien aizņemamies no vīriešiem gan Ursulu, gan kādu citu programmu, jā, un tieši tāpat vīrieši aizņemās no sieviešu kompleksu programmas priekš sevīm. Protams, mums ir daudz stresa, un pakts ir viens no palīgiem, kas palīdz mums ar visiem stresiem tikt galā, bet ir arī speciāla programma kā antistresa komplekss. Un atkal varam speciāli miegam vai stresiem vai enerģijai atļauties kādu no kompleksu programmām, bet vislabākais atkal ir kompleks. Un mēs, protams, esam ļoti daudziem cilvēkiem palīdzējuši uznākt atpakaļ uz tādu līdzenāku ceļu, tad, kad viņu kaut kas ir izsits no sliedēm un viņam ir stress un problēmas, jā, tad antistresa komplekss ir ļoti liels palīgs, un ar šo kompleksu mēs ļoti atšķiramies no visiem citiem, kas piedāvā uzturu bagātinātājs, jo viņiem nav šādi antistresa programmas un kompleksi, jā, tā kā mēs ar to ļoti atšķiramies. Ir speciāla programma bērniem, daudz dažādu nosaukumu, 6, 7, 6 laikam, jā, pareizi, jā. Juniors ir tas pamats, kas ir komplekss, vitamīnu, minerālu vielu komplekss vienā konfektītē, kuru bērnam ir ļoti garšīgi apēst. Tātad juniors ir ar šokolādes garšu, bīvais ir ar zemeņu garšu. Atšķirības sastāvos ir tikai dažas nesītas, jā, ļoti līdzīgi, bet atkal tādīs garšas sajūtās, protams, ka bērniem kādreiz tās garšas sajūtas ir svarīgākas, un tad es, protams, kad vecāki man saka, man tādu vai šādu, tad es viņiem piedāvāju šos abus variantus. Abi divi ir ļoti labi un ļoti vajadzīgi mūsu bērniem un mazbērniem. Man jau ir 2 mazbērni, un abi lieto šīs programmas, un es esmu priecīga, ka viņi neslimo, un ka viņi var iet uz dārziņu katru dienu, un nav jāsēž mājā, nav jātērē laiks, ja ir jāskrien kaut kur citur. BBX ir ļoti laba programma kaulu sistēmai, lai kauli būtu stipri, attīstītos, sakārtotos un būtu stipri. Un šo programmu ļoti daudz pieaugušie ņem sev, jo jūs ziniet, osteoporoze, osteohondroze mums ir ļoti izplatīta, un ļoti bieži cilvēkiem ir kaula attīstības problēmas, un tad BBX ir ļoti liels palīgs. B-Smarts ir zivieļiņa, bērniem speciāli ar zivtiņām, tādas garšīgas zivtiņas maziņas, ar kāda bija garša, aizmirsu, bet garšīgas. Jā. Bērniem ļoti patīk šo zivu eļļiņu ēst, un man mazbērns, lielākais mazbērns ēd megu ļoti labprāt, jā.
bija smērtu mazāk, bet tā ir viņa izvēle. Viņš ļoti labprāt, ja viņam piedāvā, viņš ēd megu ļoti. Be Healthy ir C vitamīns konfektītēs, tādās lielākās konfektītēs, jā. C vitamīna, tātad lielākā sastāvdaļa ir C vitamīns, tā laikam pareizi jāsaka. Un Be Strongs ir tādas mazas tūbiņas, kur ir šokolādes tāds šķidrāka pastiņa iekšā, un es saviem mazbērniem jau no kādu 3-4 mēnešu pa pilītei devu, nevis es, bet mana meita deva saviem bērniņiem, ja jūta, ka iet uz slimības pusi, tā kā vīrusiņš kaut kāds zogās klāt, tad deva pilītei jau maziem zīdēnīšiem. Uz burciņām gan ir rakstīts no 6 gadu vecuma, bet tas ir tikai tāpēc, ka klīniskie pētījumi ir veikti no 6 gadu vecuma, un ražotājs nevar citus datus rakstīt. Bet mēs jau esam gudri vecāki vai vecvecāki, un mēs pārbaudām uz sevīm, viss šīs programmas ir pārbaudītas uz sevīm, un mēs droši dodam, jo mēs zinām, ka mēs absolūti nenokaitēsim ne saviem bērniem, ne mazbērniem, un līdz ar to mēs iesakam arī visiem pārējiem, un cik katrs drosmīgs ir, tik arī atļaujās, jā, bet, klīniskie pētījumi ir veikti tajā vecumā, un līdz ar to nevar citus datus rakstīt. Tā, ejam tālāk, kas mums ir nākamais, gudrā pārtika. Jā, varam iet uz gudrā pārtika. Tātad šomēnes šokolādes vai vaniļas šeikus mēs varam ievīt dāvanā. Izdarot pirkumus kompānijas veikalā, mums tiek dotas arī dāvanas pie lielākiem pirkumiem. Tā kā izmantojiet, man ļoti patīk dāvanas, un līdz ar to es šos kokteļus šomēnes iegādāšos sev pavelti. Ja, dāvanās. Man tas ļoti patīk, un tad es varēšu ņem, garšīgi ēst. Jo šie te šokolādes kokteļi, viņi ir sapakoti jau paciņās. Tātad paciņā ir iekšā, šajā kokteilī ir iekšā ļoti plašs vitamīnu minerālu vielu klāsts. Tad, kad es pirmo reizi ieraudzīju šīs paciņas un šīs te programmas, es tiešām biju manām šokēta no tā plašā vitamīnu minerālu vielu klāsta, kas ir šajos kokteiļos iekšā. Viņi ir ļoti garšīgi, var pielikt klāt, veidojot šo kokteili. Ļoti ātri viņus veidot var ar pienu vai ar ūdeni vai ar kefīru. Ja sajaukt šeikerītī, tas ir 1 minūtes jautājums, var pielikt klāt kādu banānu vai kādu citu augli. Es zinu, ka meitenes ļoti tādus garšīgus kokteļus jauc, jā, ātri. Man šie kokteļi ir mašīnā, un tā, ka man gribās ātri kaut kādā starposmā paēst, es ātri uzjaucu ar ūdeni un izdzeru šo kokteili, un ir ļoti garšīgi un ir ļoti patīkami. Un atkal var ilgu laiku iet un skriet. Un D4X, tā ir gudrā pārtika, kas ienāca viena no pirmajām, šobrīd jau ir drusku jau pārveidota, ir dažādota, jā, tā tad ir atkal tādās mazās paciņās, kuras jebkurā brīdī var paņemt somiņā līdz un apēst jebkurā brīdī, kad, ir tāda sajūta, ka tā kā pietrūks kaut kāda enerģija, kaut kāds spēks, jā, ļoti labprāt izmantojiet šo momentu, jā, un tā tad ir programma, kas ir vairāk attīroša, ir programma, kas ir vairāk sirds asinsvadu sistēmai, ir programma, kas ir jaunībai, skaistumam un lai mēs nenovecotos, un ir programma vairāk ar šīm te nepiesātinātām taukskābēm. Tā kā atkal izmantojiet, jā, savā labā šos labos produktus. Rokas sprādzes. Šobrīd līdz jaunam gadam ir ļoti liela atlaide rokas sprādzēm, un es pati visu laiku tā kā domāju, ka man vajag nākamo nopirkt, bet šobrīd ar šo atlaidi noteikti jau nopirku, jau tikko man šodien piegādāju. Tā kā izmantojiet, mums šobrīd jau ir pārdošanā rokas sprādzes ar 5 ieliktnīšiem, 5 aktīviem, kas palīdz mūsu organismam būt atkal enerģiskākam, aktīvākam, mazināt sāpes, bagātināt asins ar skābekli, daudz dažādas lietas šie ieliktnīši strādā, jā, tas ir tas labākais, kas ir tanī rokas sprādzē. Un, protams, dizains ir ļoti, ļoti skaists, un tad, kad mēs kādreiz kaut kur veikalā ieraugam cilvēku, kas
arī staigā šo rokasprādzi, mums bez mazliet diskusija sanāk attiecīgi kādā situācijā, bet es zinu, ka pie kases bieži vien ir liela diskusija reizēm notikusi tikai tāpēc, ka ieraugam viens otram rokasprādzi un jau ir par ko runāt. Un tātad, ko dara magnētoterapija ir šajā rokassprādzē, infrasarkano staru terapija, nepiesātinātie skābekļi ioni ir tātad bagātina mūsu asins ar skābekli, germānijas, sudrabs, ja, visas šīs labās iedarbības iedarbojas caur asinīm, kā skaistuma elements caur asinīm uz mūsu organismu. Un ļoti bieži cilvēki pielieto, ja nu gadreiz galva sāp, pielieto akūti tur, kur sāp, 10-15 minūtes pāriet galvas sāpes, jā, pāriet kaut kādas osteohondrozes sāpes, nu daudz kas, jā, tā kā lietojiet, ļoti labs produkts, ļoti iesaku daudziem cilvēkiem. BioIN programma. Jau šobrīd personalizēta, pārstrādāta, jau kā uzlabota jau šobrīd, ja, nākamās paaudzes, 5. paaudzes bifiduma baktērijas šeit ir, un tas ir mūsu mikrobioma balansa atjaunošanai un uzlabošanai. Jebkuram cilvēkam, jebkuram organismam programmā ir gan sastāvā ir gan speciālā tīroša preparāti, kas vairāk attīra mūsu organismu, ir preparāti, kas tā kā bagātina mūsu kuņģzarnu traktu darbību, šiem preparātiem ir ļoti liela tendence uzlabot mūsu svara korekcijas, jā, palīdzēt pie svara korekcijām, bet vislabākais ir tas, ka mūsu bifiduma baktērijas visā organismā sakārto, uzlabo un izrādās, ka nepareizās baktērijas rada pat nepareizas domas. To es nekad nebiju iedomājusies un nezināju, bet tad, kad ienāca pirmā šī programma, tad, ja mēs ēdām, tad mēs uzlabojām arī domas, pareizākas kļuva un pareizākas darbības sākām darīt. Un šobrīd jau ir uzlabota jauna atkal pārstrādāta programma, tā kā atkal ļoti silti iesaku jums šo programmu. Livelons, viens no fantastiskākajiem mūsu preparātiem, nu par visiem varētu teistiski, ja, bet šajā Livelona sastāvā ir 10 spēcīgākie antioksidanti. Ja? Mēs zinām, ka ir tāds astataksīns, un mēs pērkam vai aptiekā vai citā kompānijā tikai vienu astataksīnu. Ja? Šeit ir asai ogas, resveratrols, smiltsēkšļu augļi, amaranta sēklas, ubihinols, ja, tātad ļoti daudz labas lietas apvienotas vienā programmā, vienā kapsuliņā, un šī programma palīdz mūsu sirds asinsvadu sistēmai, bet palīdz nezaudēt mūsu jaunību vai noturēt viņu ilgāk, ja, jo to mēs sievietes visas gribam tā kā jaunāks izskatīties, un mēs daudz ko daram lietas labā, nu tad šis Livelons ir viena no fantastiskākajām programmām, kas mums to var piepalīdzēt izdarīt vieglākā, foršākā formātā. Ļoti silti iesaku. Biodrinks, garšīgi dzērieni, 3 dažādu veidu dzērieni, varam veidot kā tējas, varam dzert siltas, karstas, varam dzert, nu pavisam karstas ne, bet arī augstas drīkst dzert, tātad palīdz. Atkal viena programma ir kā detoksikants, to vairāk tā kā ieteicams no rītiem dzert. Tad ir otra programma, kas ir vairāk kā enerģētiskā programma, to ieteicamāks dzert pa dienu, lai pietiek spēks un enerģija, un tad ir programma, kas ir vairāk miega nomierinoša, to ieteicams vairāk tā kā vakarā uz miegu, lai miegs labāks dzert, un cilvēki ļoti labprāt šos produktus pērk, dzer, laikam daudz ir pamainījuši tējas jau pret šiem te biodrinkiem. Vismaz manā klientu lokā tā tas ir izveidojies. Tā, varam iet tālāk. Jā, te ir parādīts, kādi ir tie iepakojumi, kādas ir atšķirības krāsu ziņā, un iepakojumi ir vienādi, bet krāsu ziņā, jā. Tātad, jā. Vēl viena fantastiska jauna programma mums tika dota samērā nesen, bet ļoti ātri ieguva
lielu popularitāti. Un es esmu stāvā sajūsmā par šo programmu Cardio Drives, mūsu sirdī, asinsvadiem, sirdsdarbībai, tās uzlabošanai. Tur ir vienā kapsulā ir augu valsts, otrā kapsulā ir nepiesātinātās augstskābes, tātad viņi ir tā kā šķidrāka formāta tā kapsula. Ja? Jādzer ir abas kapsulas no rīta ar glāzi ūdens. Un redziet, te ir gan eļas dažādas, gan A, D, E vitamīns, jā, un iepriekšējā jūs jau noteikti paspējāt izlasīt, jā, katrā ziņā arī internetā viss šīs lietas ir, un arī tas cilvēks, kas jūs ir uzaicinājis, viņš noteikti jums var parādīt, kur un kā vairāk var izlasīt par šiem preparātiem, jo tagad ātri stāstot, protams, ka es visu nemaz nevaru izstāstīt, jā, bet ļoti ātri es tikko biju pie savas klientes, un viņa teica, tiešām ar pirmajām dienām es jūtos fantastiski un jūtu šo, parasti jau ir tā, vai no ar vienu kapsulu tagad uzreiz var just rezultāts. Jā, ar šo kardiodraivu tiešām jau ar pirmajām kapsulām varēja just jau rezultātus, un cilvēkiem viena sieviete man teica, es savu sirdi nejūtu, ja? Bija problēmiņas pirms tam ar sirdsdarbību, ar sirdi, ja? Bija reizēm pagrūti cilvēkam, ja? Šobrīd viņi saka, es nejūtu savu sirdi, un es ēdu un dodu mammai šo programmu, un ar ļoti lielu tādu, patīkamu sajūtu lietošos produktus. Viprofes ir viens no mūsu darba instrumentiem, kurš arī ir nopērkams un pārdodams un var piedāvāt arī saviem klientiem, lai viņi tā kā vēl vienu termometru vai vēl vienu mērāmo instrumentu iegādājas sev mājā, lai var pamērīt reiz pa reizei, kas notiek mūsu organismā. Šis ir aparāts, kas palīdz redzēt, kas lācītim vēdrā, kas mūsu organismā notiek. Testē visu kopīgo organismu stāvokli, ja jūs redziet, tāds, nevar parādīt, tāds trīnieciņš lielāks, apaļāks, tas rāda visu mūsu organisma stāvokli, bet šis testa aparāts testē mūsu organismu 17 rādījumos, testē funkcionāli, testē enerģētiski. Ko nozīmē funkcionāli? Tas ir tas, kā mēs pa dzīvi esam uzvedušies un kā mēs esam savu organismu palīdzējuši viņam būt formā, jā. Un ja mēs ikdienā enerģētiskajā rādījumā rādās tas, kā mēs ikdienā uzvedamies, ja, un vai mēs ēdam, vai mēs dzeram šīs kapsulas, vai mēs ar pārtiku iegūstam visu organismam nepieciešamo, un šis testaparāts parāda, ja tie ir trīnieki un divnieki, tātad 5 baļu sistēmā, ja ir 4-5, tad mēs esam ļoti labi uzvedušies un ļoti labi mācējuši sabalansēt savu pārtiku, bet ja ir trīnieki un divnieki, tas nozīmē, ka mēs nemākam ar savu pārtiku sabalansēt visu to, ko mums vajag, un organisms jau principā jau bļauj un kliedz, man vajag, palīdzi man, bet mēs to neredzam un nedzirdam, ja? Skrienot pa saviem darbiem, mēs to neredzam, nedzirdam, bet ar testaparātu mēs ļoti skaisti to varam ieraudzīt, un tad mēs varam redzēt, kā iedarbojas arī, es parasti veidoju 2 testus, vienu pirms un otru pēc, un starposmā es izmantoju bērnu vitamīnu. Mēs visi esam lieli bērni, un arī mēs vecākos gados varam bērnu vitamīnu lietot, un ļoti skaisti var redzēt, kā 2 bērnu vitamīnu kapsuliņas ļoti ātrā formātā 20 minūtēs palīdz uzlabot mūsu organismu, ja? Kad, ja neuzvedušies un neesam devuši vitamīnu savam organismam, ir trīnieciņi, un tie trīnieciņi ļoti ātrā formātā pārvēršās pa 4-niekiem un 5-niekiem. Un tur jau gudri cilvēki uzreiz saprot, ka vajag, un kad jāizdomā tikai, ko vajag, un tur ir zinātniski jau pamatoti ieteikumi, katrai problēmai ir ieteikumi, ko labāk kādus no preparātiem lietot. Gan mums konsultantiem viegli ir ieteikt, gan klientiem ir izvēlēties viegli, jo šo testa rādījumu var aizsūtīt cilvēkam uz e-pastu, un viņš mājas kārtībā var kārtīgāk papētīt un redzēt arī šos ieteikumus, un gala beigās paprasīt man padomu, vai es jau viņam kaut ko esmu ieteikusi sākotnēji, viņš apskatās, apstiprina un tad zvana un pasūta tiešām sev produkciju. Un ļoti viegli strādā testa aparāts.
viņš ir ļoti maziņš, ar planšeti pārnēsājams, un es viņu tiešām somiņā tā arī nēsāju līdzi un izmantoju jebkurā vajadzībā, un ļoti man patīk šis aparāts, tā kā iesaku. Mēs esam nokļuvuši līdz rezultātiem, es esmu ātri tikusi jau visām, gandrīz visiem produktiem cauri, visiem noteikti ne, bet daudziem. Un tagad stājieties man lūdzu rindā, es vēl pati izstāstīšu savu rezultātu, un tad Lilita pabeigs par kartēm, jā, bet šobrīd par rezultātiem. Tātad es 17 gadus lietoju, un man jau 21 gadu garumā ir tāda diagnoze kā cukurdiabēts. Varētu daudz un dikti stāstīt, bet stāstīšu tikai par to, ka tādu biju jaunāka gados, pasē bija mazāk gadi, bet noteikti un ar mazāku enerģiju un jā, un sāku lietot, un man nebija ilgi jāgaida rezultāti. Man pirmie rezultāti parādījās jau pēc 10 dienām, kad mani cukura rādījumi nogāja normā, ko mediķi nevar dabūt ideālos apstākļos, bet man tanī brīdī galīgi nebija ideāli apstākļi. Sāku lietot visu klasisko programmu, tad nebija tik daudz, tad bija tikai klasika, un es tā arī sāku, teicu, labi, ja mirt, tad mirt ar mūziku, bet es redziet, kāpēc mirēju, es neizskatos vairāk, jūs neredzat, bet pēc balss jau dzirdat, ka enerģija pietiek, ja? Un tiešām, balstoties uz šiem rezultātiem, es arī visus šos gadus lietoju regulāri un patstāvīgi. Esmu ļoti pateicīga tai meitenei, kas līdz manīm atklapējās, tā bija man labākā draudzene, kā mēs kafiju, tā viņa man teica, es visu laiku metu roku un teicu, nē, cukurdiabētam nekādīgi nevar palīdzēt, un kur vēl kaut kādas piļuļkas, ja? Tāds teksts man toreiz bija. Šobrīd es esmu ļoti pateicīga šim cilvēkam, ne jau šobrīd, bet jau visu 17 gadus, jo tieši tāpēc es lietoju šo produkciju, lai es varētu skriet, iet un justies enerģiski aktīvi arī savos 54 gados ar 2 mazbērniem jau, un mazbērni mani klausa un lieto šo produkciju, un es jau teicu, mazāk slimo, nevis, patiesībā neslimo, nevar teikt, kad, kādreiz kāds varbūt šņupīts dārziņā ejot, jā, kaut kas var būt, bet, mēs uzreiz intensīvāk palietojam produktu, viņa man ēd 4 gadiņos, ēd gan detoksu, gan Nutrimaksu, gan, es jau teicu, megu, tā kā bez problēmām lietojam tad, kad vajag to, ko vajag, arī vairāk, un neslimojam un priecājamies, un visi man ģimene, lielie bērni, mazbērni, vīrs klausa mani visi un lieto šo produkciju, un tā kā esmu ļoti pateicīga savai draudzenei, un daudz jau varētu stāstīt arī par klientu rezultātiem, bet es tagad došu mikrofonu citām meitenēm. Es ceru, ka jūs padalīsieties ar saviem rezultātiem, kaut vai maziņiem, kaut vai nelieliem, jo pat man tie rezultāti ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā paldies par uzmanību, un es dodu vārdu nākamajam runātājam. Mikrofons ir brīvs. Labvakar, vai jūs mani dzirdat? Varat ierakstīt kādu zīmīti, ka jūs mani dzirdat? Ļoti patīkam. Labvakar, mani sauc Ilze. Es klausījos Gundegā, un es atceros Gundegu pirms daudziem gadiem, 18, kad mēs startējām šajā nezināmajā projektā, un es šodien ar tādu enerģisku impulsu šajā brīdī domāju, kā vispār vakaru var nobeigt, gulēt aiziet, jo viņi iedeva tādu impulsu. Un es domāju, cik maz cilvēkam ir vajadzīgs, lai viņš būtu laimīgs. Un galvenais ir tas, ka viņā ir dzirdams šajā visā stāstītā pārliecība par to, ka viņas izvēle ir bijusi pareiza. Un mūsu zināšanas nekad nevar būt pilnīgas. Mēs nekad nevaram zināt par katru šo projektu, mēs nezinām par katru šo produktu, bet jebkurā gadījumā mēs esam laimīgi par to, ka mēs esam šeit ar šiem cilvēkiem, ar šo produktu. Un arī es pirms daudziem gadiem, kad es sāku lietot šos produktus, man atnes viņu brālis, kurš bija 2 dienas iestājies kampānijā un šo produktu nopircis. Viņš atnesa un teica, tu zini, Atnā, lieto, viena tanta teica,
jo viņš tiešām vienā no šādām tikšanās reizēm, bet tā bija klātienē, bija dzirdējis to, ka viņai bija locītā problēmas ļoti nopietnas ilgstošo gadu garumā, un viņa lietojot tieši tos produktus, Antioksidu, Detox, Paks, Nutrimaks, viņai locītavas sāk locīties, un viņai viņas vairs nesāpēja, un viņa vairs nebija salīkus tā kā tāds pīpes kāds. Un viņš vienkārši atbrauca un man iedeva šīs burciņas, un es sāku lietot, nezinot, neesmu profesionāls ne veselības zinātnē, ne arī ārsts. Un, ziniet, šodien man ļoti patīk tas, ka Gundaga ar tādu entuziasmu runāja par tām lietām, kuras ir šodien ikdienā, it kā 20. gadsimtā, 21. gadsimtā visiem cilvēkiem saprotams, it kā būtu jābūt saprotams, ka profilaksi noteikti ir izdevīgāk nekā ārstēšanās. Un es esmu atrisinājusi, manuprāt, simtiem savu problēmu, jo mēs dzīvojam katru dienu un saskaramies ar vīrusiem, saskaramies ar dažādiem stresiem, ar dažādiem traumām, ar dažādām citām situācijām. Un mēs esam iemācījušies šeit, apejot visu ķīmisko medicīnu, vienkārši visu laiku būt procesā, dzīves procesā un būt laimīgi. Un tā kā paldies jums, ka jūs šodien klausījāties un ieklausties savos tajos cilvēkos, kas jūs uzaicināja. Šis projekts, tā ir dievdāvana. Un tā kā es esmu ļoti, ļoti laimīga, ka šos visus 19 gadus es esmu kopā ar kompāniju Vision. Un paldies, Gundaga, paldies jums, ka jūs klausījāties. Runāt, bet tad es arī padalīšos arī ar kādu no saviem rezultātiem. Pirms es iestājos kompānijā Vision pirms 19 gadiem, man bija regulārs galvas sāpes, bija ļoti zems asinsspiediens, un tā kā es strādāju skolā, bija liela skolas direktora vietniece mācību darbā, tad aizejot pie ārstiem, viņi man teica, ko jūs skolotāji gribat? Tāds ir jūsu darbs, un tas ir normāli, ka jums sāp galva, ka jums ir zems asinsspiediens, un man sakot vēl veselu daudz dažādu veselības problēmu. Tad sākot lietot kompānijas Vision produktus, es aizmirsu, kas ir galvas sāpes. Tas ir tik brīnišķīgi visu laiku dzīvot bez šīs briesmīgās sajūtas un bez tām tabletēm, ar kurām bija pilnas manas kabatas, bija pilna soma. Un otra lieta ir Paks. Jūs ziniet, tas ir unikāls produkts, lai nebūtu stresa, lai mierīgi varētu skatīties uz pasauli, uz cilvēkiem un sadarboties ar jebkuru cilvēku, lai arī kāds viņš būtu. Jums būs brīnišķīgs miegs, jūs izgulēsieties, jūs labi jutīsieties un jums būs ļoti labas attiecības. Iesaku ļoti lietot tos tagad arī skolēniem, jo mācības ir sākušās un, protams, ka viņiem atkal ir stress, kaut ko aizmirsuši un nezinu, ko darīt un kā tur būt. Un šodien man gribās vēl drusciņi parunāt par bērniem, jo skola ir sākusies un droši vien, ka visiem jums ir kādi tuvinieki, kuriem ir bērni un vai arī pašiem ir, vai studenti. Un gribu ieteikt dažus produktus, kurus vajadzētu viņiem lietot. Pirmām kārtām bērniem un arī studentiem lieliski būtu lietot mūsu Lifepack Junior. Vai tas būtu Bivais, vai tie citi produkti, kas ir domāti bērniem, jo slodze viņiem ir ļoti liela un tagad visi aizgājuši uz skolu, katrs atnāk ar saviem vīrusiem, ar saviem mikroorganismiem un visi kopā klasē priecājās par tikšanos un dalās ar šīm te visām lietām viens otram, un tāpēc arī imunitāte krīt. Otra lieta, man gribās ieteikt iegādāties saviem bērniem un studentiem, kas visi nepārtraukti saistībā ar mobiliem telefoniem un kompjuteriem, rokasprādes. Kā jau Gundaga teica, rokasprādes ir kļuvušas mums lētākas, ir ļoti izdevīgi šogad
līdz jaunam gadam viņas iegādāties. Šīs rokassprādzes sakārto mūsu biolauku. Un es kā fizikas skolotāja gribu jums silti ieteikt, aizsargāt un pasargāt savus bērnus un pašas sevi ar šo rokassprāžu palīdzību, kas palīdz sakārtot mūsu biolauku un samazina mobīlo telefonu un arī kompjūteru kaitīgo iedarbību uz mūsu organismu. Jo, diemžēl, elektromagnētiskā lauks, kas ir ap mums, ir ļoti, ļoti piesātņāts. Mēs dzīvojam ļoti lielā elektromagnētiskā lauka smogā. Varbūt esat lasījuši, pavisam nesen viens no mūsu Latvijas zinātniekiem ir dabūjis ierīci, ar kur izmērīt šo elektromagnētisko lauku stiprumu, kāds ir Rīgā, un izrādījās, ka viņš ir ārkārtīgi liels un daudzkārt pārsniedz tās normas, kuras ir atļautas pasaulē. Nepavēl par mums saka, ka mums ir viens no labākajiem internetiem pasaulē. Es esmu diezgan daudz kur braukusi, un tik labi kā pie mums tiešām nav nekur. Tas ir labi no tā, ka mums ir tie sakari, bet slikti ir tas, ka elektromagnētiskais lauks ir ļoti spēcīgs, un viņa iedarbība nav tā labākā. Tas būtu mans ieteikums: iegādājieties, uzlieciet uz rokas, lai iet uz skolu, lai dzīvojās ar rokassprādzi cauri diennakti. Nu ko, laikam šovakar jābeidz. Mēs tieši 21:00 sākām, un tagad ir 22:00. Liels paldies par to, ka bijāt atnākuši un piedalījāties. Mūsu nākošā tikšanās atkal ir nākoša otrdien, bet tagad ir jautājums par to, šodien mums bija līderu padoma un bija runa par to, ka 9 ir pa vēlu. Varbūt varētu jūs uzrakstīt to laiku, kurš jums liekas labāks. Vismaz mums būtu kaut kāda statistika par to, kāds laiks jums labāk patīk. Varbūt tas ir 8:30, varbūt tas ir 8. Nu, ātrāk diez vai, tāpēc, ka mēs arī vēl visi strādājam un darbojamies, un varbūt tad, kad sāksies novembrī pilnīgi tumšais laiks, tad mēs varam arī vēl ātrāk, nevienam jau par tumsu negribas nekur skriet. Esiet tik laipni, uzrakstiet laiku, kad jums liekas, ka būtu labāk nevis 9. Un ja kādam liekas, ka 9 ir vislabākais laiks šādām konferencēm, tad uzrakstiet 21. Esiet tik laipni, ja? Būtu ļoti jauki, ja jūs atsauktos. Un šeit bija pēdējie kadri par mūsu prēmijām kartēm. Nu, es tā domāju, ka gari nerunāšu, jo lielākā daļa jau zina un visi strādā ar šīm kartēm. Tātad tā ir iespēja iesaistīt jaunus cilvēkus. Tātad piedāvāt karti, kur dod nevis 1% vai 2% vai 3%, kā citas kartes, kuras mums visiem ir makos, bet šī karte dod no 20, 30 un 40% atlaidi. Un tā ir brīnišķīga iespēja uzsākt sarunu ar cilvēku un piedāvāt viņam iespēju ar tādu lielu procentu iegādāties ekskluzīvus produktus no kompānijas Vision. Jo kompānija Vision iet kopā ar laiku, un cilvēks saņems visu pilnīgi informāciju arī par to, kā iepirkties, kur iepirkties. To visu viņš saņems gan savā mobilajā telefonā, gan savā interneta adresē. Tā kā iespējas ir ļoti labas, un arvien vairāk un vairāk cilvēku to izmanto. Un man ir ļoti liels prieks, ka ir cilvēki, kas izmantojot šīs kartes, šobrīd ir izveidojuši jau diezgan lielu klientu struktūru. Un es domāju, ka šie klienti ar laiku kļūs arī par aktīviem mūsu kompānijas distribūtoriem, jeb konsultantiem. Paldies jums par atsaucību! Lai jums jauks vakars, lielisku veselību, mīlestību, saticību ģimenē un lai labi, lieliski, labi panākumi arī mūsu kopējā darbā. Uz redzēšanos, un nākošnedēļ es jau būšu Sočos, gatavošos kompānijas Vision 20 gadu jubilejai. Un es ceru, ka daudz no jums arī tur būs. Tā kā būs lieliska nedēļa, būs brīnišķīgi pasākumi, un 1. oktobrī mums būs post-promotions.
Tātad atgriežoties no Millennium, no kompānijas 20 gadu jubilejas, mēs aicinām jūs nākt un uzaicināt jaunus cilvēkus, lai saņemtu informāciju, pašu jaunāko, pašu siltāko, pašu aktuālāko, ko sniegs mums šīs brīnišķīgais pasākums kompānijas 20 gadu jubileja. Uz redzēšanos, veiksmi un panākums jums visiem. Un vēlreiz sirsnīgs paldies, ka uzklausījāt mūs ar Gundegu. Paldies, Gundega, tev arī par darbu. Tava enerģija ir tiešām fantastiska.